Latvijas gada auto 2015. Man priekš šeit mūsu pasākumā redzēt visas Latvijas auto pasaules autoritātes, šodien sanākuši. Gribu jūs pabrīdināt, ka mums ir tiešraidi mūsu filmē, tā kā uzdamies kārtīgi, tieši tā, vai ne? Turamies braši, visa pasaules mūs skatās internetā, tā kā esam smuki un esam sevi cēli un skaisti. Pasākums tiešām ir nopietns un es varbūt pēdējā laikā dzirdēju dažu tāds kritiķis, priekš kam tādai mazai valstī pašai savas gada auto. Man tas liekas diezgan dīvaini tā domāt, ka nevajag, jo priekš kam mums pašiem savas ugunsgrēks, varam taču meksikāņu skatīties, vai ne? Un priekš kam mums pašiem savas, nezinu, gleznas vai savi sportisti, var jau skatīties uz amerikāņu sportistiem, bet mēs gribam paši savu. Un tāpēc mums ir pašiem savas gada auto, jo kurš pagājušā gadsimta un griežās ļoti labi un visiem patīk, un visiem ir interesanti un visi seko šiem pasākumiem, tā kā tāds noteikti ir vajadzīgs. Šogad arī ir diezgan liela žūrija, apmēram tā, ka uz katru mašīnu pa vienam žūrijas loceklim. Izlēma, kas būs un kā būs. Mašīna bija daudz, tiešām galīgi nav kauns par mašīnu skaitu. 32 vāģīši mums šogad bija, no tiem laikam 26 normālie un 6 komerctransports. Un 19 auto ražotāji piedalījās, tā kā domāju, ka vairākums ir pieteicies pasākumu gada auto. Gana daudz interesantu mašīnu, gana daudz tiešām dzīvē lietojumu transporta līdzekļu. Ir labi, notika vairākās kārtās, braucām gan uz Siguldu, gan tepat pie Mola tautai rādījām un devām izbraukt, un beigās 3 dienas pādašu poligonu kopā ar NATO bruņotajiem spēkiem, vēl izņēmāmies, tā kā, viss ir izpētīts, viss ir izbraukts, viss ir izdarīts labākajā veidā. Un šodien tiešām ir tikai atlicis savu gals noskaidrot pa dažādām nominācijām labākās mašīnas un, protams, ka pašu galveno gada auto 2015. Pirmās nominācijas būs tādas, varbūt uz intrigu, varbūt ne tādas pašas praktiskākās, un pati pirmā, kas mums šodien jāapskatās, ir nominācija tātad sportiskākais auto, un kur vēl sportiskāku žūrijas locekli, kas mums varētu pateikt, kura tad ir sportiskākā mašīna. Latviešu rallists, viņam arī garažiņa tepat pie tā tilta vai Nevoškalnu. Un viņš arī žūrijā neskuro gadu. Ivars Caune. Un kamēr Ivars Caune nāk šurp, pastīsimies video par šo te nomināciju. Kā noskaidrot, vai ne? Jāatplieš tā uzlīmīte. Labvakar visiem. Labvakar, Ivar. Protams, tā bija bauda, kad pirmo reizi iepazinos ar šo automobīli un braucu ar viņu gada auto rīkotajos testos novembrī, bet man tomēr kaut kas baigi pietrūka. Un pietrūka, iedomājieties tāds apsnidzis meža ceļš ar augstiem sniegotiem vaļņiem. Ir gluds, un tu zini, ka neviens pretīm nebrauc. Tas, protams, ir Subaru. Subaru taču izbrauc. Ko cilvēki, kas tur rūpa Subaru, panāk šurp? Subaru taču izbrauks. Ne tikai izbrauks, nāksies arī kādu vārdu pateikt, es domāju, vai ne? Lūdzu, pie mikrofona. Man kā jaunākajam Subaru dilēra pārstāvim ir liels prieks saņemt šo balvu, un tiešām šis auto ir nenormāli foršs. Es domāju, ka Latvijā ir daudz cilvēku, kuri patīktu izbraukt ar šo mašīnu. Ne jau katru dienu, ne jau ikdienā, bet dažreiz uz brīvdienam to paņemt un izbraukt tieši pa tādam sniegainam meža ceļiem. Paldies! Paldies, Subaru. Obligāti nav jābrauc tieši pa sniegotiem ceļiem. Var arī braukt ļoti normāli pa visiem pāriem. Izceļš pa grantētiem, vai ne? Jā, tā kā sportisko auto esam noskaidrojuši, un kāds gan tur brīnums, ļoti, ļoti prātīgs balsojums. Bija gan arī citas sportiskas mašīnas, bet šī šogad tiešām ir spilgta mašīna, un kad te būs nākamais Subaru, vai sagaidu, vai ne? Tā kā vēl pāris gadus noteikti būs pauze, tā kā labi, ka ir tā balva šobrīd. Nākamā balva ļoti interesanta, ļoti tāda specifiska. Man šķiet, ka pirmo reizi tādu pasniedz, un šo balvu
pasniegt nāks, un pats arī viņa vārdā arī tā balva, var teikt, ir nosaukta latviešu pats zinošākais autožurnālists Normunds Avotiņš. Labvakar, cienījamā žūrija un godātie autofirmu pārstāvi. Pirms dažām nedēļām man gadījās ietrāpīt slimnīcā. Nekas traks, bet kad cilvēks 4 dienas guļ un skatās uz 2 vienādām plaisām griestos, viņš var izdomāt nezinu ko. Viena no idejām, kas man ienāca prātā, ka patiešām pasaulē ir neārstējams slimības. Viena no tām varētu būt atkarība no automobīļiem. Otra varētu būt hroniski nevēlēšanās ievērot jebkādas noteikumus. Tā skaitā arī, piemēram, objektīvi izvērtēt automobīļus, kas ir pieteikti gada auto konkursam. Bet, tā kā par spīti žūrijas komisijas priekšsēdētāji centieniem daudzu gadu garumā liela daļa žūrijas joprojām dara un domā to, ko grib, tad es Ziemassvētku gaidās arī sekošu šim lieliskajam piemēram, un es esmu nolēmis īpaši pagodināt automobīļu klasi, kura vienmēr tiek nepelnīti aizmirsta. Un tie ir paaugstināts pārgājumības universāļi. Man personīgi tas ļoti patīk. Ideja ir vienlaiks ģeniāla un vienkārša, jo, ko tad tur vajag? Mēs paņemam parastu, es atvainojos, kā tautas valodā saka, kūtiņu, pieliekam lielāku klīrensu, lielākus riteņus, pilnpiedziņu, dažas nekrāsotas plastmasas, mums ir pilnīgi cits auto. Bet ir viena problēma, ka šis automobīls vienlaikus ir tik universāls, ka gluži tā kā vecajā teikā par krupīti, viņš vienlaikus grib pie smukiem, pie bagātiem vai pie bagātiem gudriem un plēšas uz pusēm un beigās īsti netiek nekur. Labākajā gadījumā es pieļauju, ka iekļūst finālā, bet tālāk pilnīgi noteikti nē. Es domāju, ka tas ir netaisnīgi, tāpēc es esmu nolēmis netaisnību labot. Problēma radās ar balvas nosaukumu, jo droši vien, ka gada krupis nebūtu nekas tāds, ko jūs gribētu ielikt aiz stikla vai aizsūtīt savam importētājiem. Tāpēc es vērsos bioloģijā pie tuvākā radinieka vai radinieces, un tā ir varde. Varde, kā zināms, ir abinieks, tātad spējīgi lieliski eksistēt gan uz sauszemes, gan ūdenī. Paaugstināts pārgājums universāļi diezgan feini, vairāk vai mazāk tiek galā arī dubļos, kad mēs tos nomazgājam, varam braukt arī uz teātri. Tāpēc man šeit ir 2 balvas, jo, lai nebūtu tā, ka kāds no jums varētu pēc tam lielīties, ka viņš ir dabūjis pašu pirmo speciālo balvu, tās ir 2, un tāpēc godalgu Kristāla Varde, Latvijas 2015. gada universālākajam automobīlim saņem Opel Insignia Country Tourer un Škoda Octavia Scout. Es palūkšu abu kompāniju pārstāvis šeit priekšā. Tu tik ātri nosauc, es brīnos, ka viņi uzreiz saprat, ka jānāk ap 2. Es domāju, ka viņi pēc apraksta uzminēja. Viņi jau juta. Kam es piebildīšu, kad abu balvu saņēmēji ģirti. Ja? Paldies, tiešām negaidīju. Lūdzu. Vēl bija viena lieta, ka es, protams, savā pārcentībā gribēju arī tādu kā lozungu vai saukli atstāt uz tās balvas, un man tur nāca prātā no Raiņa, viss kaut kas, ka tur, ko jūs manim padarīsiet, aiz manis stāv zvaigznes un tādā stilā. Bet tad es sapratu, ka jūs to varat kaut kā izmantot savā labā, tāpēc es uzrakstīju ko daudz praktiskāk, varbūt otrs ģirds nolasīs, kas tur apakšā rakstīts. Nekurksti, brauc. Nelec augstāk par savu vardi. Puiši, kādu vārdiņu īsumā, jā? Man liekas, ka pat šeit nav ko piebilst. Ideāli. Normunds ir, diemžēl, pietiekami ilgi pavadījis laiku šajā slimnīcā. Viņš bija sagatavojis visu, kas tās bija par rozā tabletēm, ko tev tur deva, lai tas paliek vēsturē, bet paldies. Ķirti ir laimīgi, viss kārtībā. Paldies. Nē, ļoti labi balva, interesanti. Paldies, puiši. Ko tagad ar totēmu Varde esam iedibinājuši? Gribētu teikt kaut ko vēl?
Pasaka droši, mums taču normāls pasākums zaļumā. Neviens nekur nesteidzās, es tik fiks to sportisku automobili pasniedzu, ka pusi nemaz nepamanīs, tikai gribēju teikt, ka droši vien, ka ievēroja tradīciju, un ja man žūrijas priekšsēdētājs atļaus, es arī nākošu gadu kaut kādu tādu izliecienu atļaušos, tikai vai sarunāsim, ka slimnīcā es neiešu, es izdomāšu tāpat. Sarunāts, lai tev labu veselību, jo šitā balva, es domāju, ka viss iepriecināt, bija interesanti. Nu ko, totējums vārdi ir apgūts, varat padomāt par nākamajiem atlikušajiem Latvijas dzīvniekiem no sarkanās grāmatas vai tam līdzīgi, bet mēs ejam uz priekšu, Latvijas praktiskais triumfē, un mēs tagad piespriedīsim titula gada komerc automobīls. Komerc automobīļi mums bija gana daudz, bija ko izvēlēties, un balvu nāks pasniegt tātad mums Māris Lepers, Bosch Car Service vadītājs Latvijā. Un tikmēr video. Trīs mašīnas nozīmē, ka šīs trīs mašīnas ir tikušas līdz pirmajam trīniekam, bet kura no viņām vinnēs, to Māris laikam tu viņu diplomu viņš zaudēs nevainību, un mēs uzzināsim. Labvakar. Komerctransports šodien noteikti nav tikai 4 riteņi, stūre un kravas kaste, bet krietni kas vairāk. Tā varētu būt kravnesība, degvielas patēriņš, drošība, vadītāja komforts. Komerctransports šodien, man liekas, daudz neatpaliek no vieglajām automašīnām, jo komerctransportā izmanto tās pašas sistēmas, kas vieglajās automašīnās, tikai viņas atšķirās ar automašīnu uzdevumu vai mērķi, kam viņas tika iegādātas. Un tāpēc bieži vien autoražotājiem nākās krietni pacensties, lai visu šo te varētu salikt kopā vienā automobīlī un rezultātā sanāktu labs produkts. Un tā Latvijas komerc auto 2015 Ford Transit. Pāris vārdus. Jā, tiešām pāris vārdus. Es ceru, ka šis jauns automobils apvienos divas lietas – patīkamu lietderīgu, patīkamu, lai šoferi varētu justies komfortabli un droši, un lietderīgu, kā kalpos ilgi uzņēmumiem, uzņēmējiem sava ikdienas darba. Paldies! Nu, paldies, protams, arī žūrijai. Tagad Latvijā visi zinās, paldies, puiši zinās, kura tad ir labākā komerc mašīna mūsu žūrijas vērtējumā. Līdz ar nebūs pašiem jālauz galvu, jūs jau zinat, kas ir kas. Priekš tam arī šāds konkurss ir domāts, lai cilvēkiem būtu vieglāk pēc tam saprast, kurā pusē, kurā pļavā kas atrodas. Nākamais tituls tāds ļoti jauks, skaistākā mašīna. Un priekš tam mums ir pašiem savs arhitekts žūrijā, kurš varētu mēram noteikt, kas tad ir skaisti no tādiem ripojošiem objektiem. Jānis Mežulis, lūdzu, šeit pie mikrofona. Un tikmēr mēs skatāmies video par 3 skaistākajām mašīnām pēc mūsu žūrijas vērtējuma. Man ir tas gods nominēt tātad auto, kurš ir pašā subjektīvākajā kategorijā. Tā labums ir tas, ka nav jāatskaitās. Man patīk tāpēc, ka vienkārši patīk un cauri. Viens Latvijas kino klasiķis ir teicis, klausoties frančus, es ģīpstu. Nu, tad es varu teikt, skatoties frančus, es ģīpstu. Mans favorīts bija Peugeot 508. Nē. Nu, viņš nebija video, viņam nespīd. Trīniekā viņš nebija. Nu, diemžēl tas nebija mans, bet Latvijas skaistākais auto 2015 ir
Ford Mondeo. Žūrijas vērtējumā. Izrādās, ka skaistās mašīnas tirgo tie paši, kas labāko komerctransportu. Tā ir šogad sagadījies. Nu, ko tu tagad teiksi? Paldies par subjektīvu vērtējumu. Cerams, ka šis subjektīvais vērtējums būs ļoti daudziem mūsu pircējiem. Paldies! Paldies Fordam par skaistāko mašīnu šogad. Latvijas gada auto 2015. Un nākamā nominācija Latvijas mazais auto 2015 un Mārcis Mauriņš, žūrijas biedrs ALD automotīvu pārdošanas vadītājs Baltijas valstīs. Kas ir šeit? Uztaisam intrigu, Mārcis. Palaižam video, lai cilvēki apstāst, kāds ir tas top 3, lai tā intriga mazliet vēl paturās. Izdibināt, kas ir zem šī uzraksta, pirms tam neviens man to neteica. Man personīgi ļoti patika Mini. Nu, es nezinu, vai tur būs Mini, bet tad skatāmies. Diemžēl. Tas ir Renault Twingo, kas arī ir tiešām skaists mazauto. Nav nevien, kas Renault tā kā atbildē? Nu labi, man es atdošu pēc tam. Ja tu vari ņemt pie sevis, kā tu gribi? Var ņemt pie sevis, ok? Man līdz vakar beigām nebūs kurpis. Ja vēl kāds nebūs atnācis. Labi, mazais auto Renault Twingo, tā mēs esam noskaidrojuši. Vismaz rakstīs tik par lieliem burtiem, kā lielām mašīnām ir, ok? Nākamā tāda mūsu nominācija mums tātad ir. Nākamā nominācija mēs bišķi iepauzēsim, lai būtu mazliet intriga, un līdz tam pastīsimies video par visām 32 mašīnām, kas bija tā, ka patīsim nedaudz filmu apakaļ, tikmēr mums reklāmas pauze, un pēc tam mūzika. To par kādu pateikšu vēlāk. Stay
Dzīve dzirkstī. Jaunums Rīgas Prestīžu guvē. Pašā Rīgas centrā ar skatu uz Vecrīgu jūs aicina viesnīca Avalon Hotel. Atsaucīgs personāls un 111 glīti iekārtotas istabiņas jūsu uzturēšanos Rīgā darīs ērtu. Visām mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām atbilstošā konferenču zālē varēsiet rīkot seminārus, bet profesionālais personāls palīdzēs noorganizēt tieši jūsu sapņu kāzas. Aktuālos viesnīcas restorāna ēdienas varat baudīt arī Avalon Hotel terasē ar fantastisku skatu uz Vecrīgu. Viesnīca ir kā pērle Rīgas sirdī, kas jūsu darbu un atpūtu spēj sargāt no visiem pilsētas trokšņiem. Straustuvī kartets, pavadam ar aplausiem. Un nākamais mums tāds ļoti labi. Paldies māksliniekiem. Un tagad mēs tā kā bišķi patiem apkaļ filmu, kā mums gāja Ādažos te rudenī, vai ne, lielajā trīsdienniekā, ko mēs te braucām. Lūdzu video. Tīri egoistiski varētu teikt, man šausmīgi patīk, jo te milzīgi iespēja visām tām mašīnām reizē izgāzt. Ej, nu vazājies no tā viena salona uz otru. Ateic atnāk, ir kā vienā, otrā neviens man neko nepārmet. Man ļoti patīk. Es domāju, ka mašīna tomēr ir emocionāls lēmums. Es pietiekami daudz redzējis paziņas, kur aizgāja pirkt X5 un atnāca ar mini vai otrādi. Tad to cilvēks mieru braukt, tad jebko viņam vajag, lai sirdī iekrīt. Un lai tas sirdī iekrīt, tad arī vajag pamēģināt un apstīties. No bildītas vien varbūt ir grūti, un tad šādi iespēja tiešām fiziski. Jo mums jau ir kādas sajūtas redze, tauste, vai ne? Un tā mašīna jau arī uz tausti ir ļoti svarīga. Kā tev patīk, kā viņa tā stūrīta, vai ne, tev rokās, kā tās durtiņas taisās iet, kā skanta, ka viņas aizvarās. Un mašīnas tev bildē patīk, tad tev nepatīk uz tausti. Tāpēc vajag pamēģināt. Man ir ļoti vienkārši, ja man pašam vajag mašīnu, man ir 3 lietas, 3A automāts, aizmugurs piedziņa un ādas salons. Ja tas ir, tad man vēl kāda marka. Man liekas, ka patērētājiem pats galvenais šī konkursā ir 2 lietas. Viena lieta ir tā, ka ir iespēja objektīvi novērtēt ļoti lielu automobīļu skaitu vienkopus. Varbūt tieši šodien šis te konkrētais lielais testa brauciens nav tā kā orientēts uz patērētāju vairāk. Es pieļauju, ka ne tikai man, bet arī pārējiem žūrijai bija samērā viegli izvēlēties Latvijas Premium Auto 2015. Es tagad kā trešais mēģināšu minēt, mans favorīts bija Audi A6. Un šoreiz trāpīts Audi A6. Wow, 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 wow. Viņš zin, ko saka. Nu, kā, būtu labi, tev parasti Anna sanāk, tieši tāpēc mēs tev palūkoju. Audi A6 ir kā tāda klasiskā mūzika, kā labs vīns vai klasisks uzvalks. Un klasika vienmēr būs modē. Un man prieks, ka žūrī domā tāpat. Paldies! Nu, ko pierakstiet savos blociņos Premium Auto 2015 Latvijā Audi A6. Nākamā nominācija apvidus auto. Par apvidus auto mums jau izsenes rūpi tur Atis Jansons. Pastamies video, kamēr Atis nāk priekšā.
redzējām, viens ir. Es uzminēšu. Bet es gribu dažus vārdus par šo nomināciju. Vispār ir problēma un ar katru gadu kļūst grūtāk. Manuprāt, nosaukums apvidus auto šai grupai vairs īsti neatbilst. Es ceru, ka pavisam tuvā nākotnē mēs tomēr atdalīsim šos automobīļus, kuri ir kļuvuši par tādiem bezceļu un operas krustojumiem. Mēs viņus atdalīsim no tādiem automobīļiem, kā Land Rover Defender, kā bija Nissan Patrol, teiksim. Mums nebija konkursā īsta apvidus auto, manā uztverē nebija. Lai gan lieliski uzvedās šie 4 pretendenti, plus vēl Škodas Kauts, starp citu, tur cīnījās godam šajā nominācijā, tad varbūt tos jāliek klāt, ja mums ir tāda universālu automobīļu pilsētas tālu ceļojumu plus nedaudz bezceļa nominācija, tad varbūt Skautam arī jāiet tur klāt. Jā. Tātad es varu atzīties, par ko balsoju es šajā nominācijā. Tur bija tātad Nissani 2, X-Trails un Qashqai. Kas vēl mums tur bija? Dacia un, protams, Jeep. Jā. Es balsoju šajā nominācijā par vienkāršāko, par lētāko. Tādēļ, manuprāt, sliktiem ceļiem un sliktiem apstākļiem mežam vispiemērotākā automobīli Dacia. Tagad skatīsimies, kā žūrija lēmus. Nu, intriga uztuna beigo, jā. No. Tā arī ir. Atis ir apmierināts ar žūrijas darbu. Paldies. Dacia Duster! Paldies žūrijai, paldies Dacijas pārstāvjiem. Dacia Duster ir apvidus auto 2015 Latvijā, lūdzu. Nu, kur mums ir kāds no? Neviens negrib. Nē, es domāju, ka varētu būt tāda jauna nominācija kautrīgie tirgotāji, ka Renault Twingo, Dacia, viņi tā kā... Laikam necerēja. No, jā, necer, zin kā, nu, ko tu atnes, nu, tādu Renault Twingo, nu, nevar būt, ka būs. Nu, Dacia Duster, nu, nevar būt, bet ir. Dacia Duster. Nu, labi, paturēsim. Jā, ļoti labi. Paturēsim. Vismaz publika tagad zinās, visi tie, kas skatās mūsu tiešraidi arī internetā un televizorā, tagad zinās, ka ļoti prātīgi izvēle žūrija atbalstījusi par labu esam Dacia Duster apvidus auto 2015 Latvijā. Un nākamā nominācija, kuru tātad mēs pastīsimies, būs Eko Auto. Un to nāks pieteikt Raimonds Grolis, Viršie āteniskais direktors, un tikmēr skatāmies video par Eko Auto top 3. Nesen dažādi eko un hibrīda automobīļi mums visiem likās kā no zinātniskās fantastikas. Šobrīd neviens par to vairs nebrīdās, un mēs visi sekojam jaunākām tendencēm līdzi. Tieši tāpēc arī Viršie uzskata, ka eko ir viena no svarīgākām nominācijām, jo tā ir nākotnes nominācija. Un mēs šodien redzam nākotnes vēsmas, kas mūs sagaida pēc vairākiem gadiem. Tā ir ekonomija, elektrība un velosipēdi. Un velosipēdi, jā. Tas brīdis ir klāt. Dāmas un kungi, Latvijas gada eko auto ir Toyota Yaris. Eko auto ir tāds mašīnas, kuras raksta uz plakātiņu un uz diplomu ar zaļiem burtiem. Atšķirībā no pārējiem, kurš raksta sarkaniem. Nu, pāris vārdus pasaka. Nu, baigo runu negatavu. Pareiz, taupīgs esi gan braukšanā, gan runāšanā. Divus vārdus pasaka. Paldies. Paldies. Eko runa, visīsākā šovakar. Paldies, ļoti labi.
Tā, esam tikuši galā ar eko-auto, un tagad mēs varētu, kā saka, dot vārdu arī tautai. Tauta balsoja, kā nu mācēja. Izbraukt viņi varēja tikai tajā dienā, kad bija pie mola, bet kaut kāds viedoklis tautā jau pa mašīnām ir, un visbiežāk šajā tautas viedoklī par to secinājumu avotu kalpo viņu iepriekšējā pieredze ar iepriekšējiem šīs markas modeļiem. Tā kā tā arī nav slikta nominācija, un to mēs aicinām pasniegt Raimonds Zandovski, Delfi autoredaktors. Ir tikmēr pastamies video, ko tad no tautas nobalsojuma labākās vietas. Intriģējoši video, ne? Vispār nav skaidrs, kas tur būs tālāk. Iepriekšējos 2 gadus tautas balsojums bija tikai internetā, portālā Delfi un Gada auto mājaslapā. Tad šogad bija tāds būtisks jauninājums un papildinājums, ka balsojums ir ne tikai internetā, bet arī Tirdzniecības centrā Mols aptuveni mēnesi. Un tur mola apmeklētāji, veicot kādu iepirkumu, saņem žetonu, un pie šiem attēliem redzamajām tādām kastītēm salikts iekšā savu simpātiju, kas viņiem patīk. Un līdz ar to rezultātā mēs pavisam kopumā ieguvām 50,444 balsis. Bet iepriekšējos 2 gadus, kad bija tikai portālā Delfi, tad bija apmēram 3000. Bet tur internetu balsotāji gāja vienā takā, pagājušajā gadā bija Audi A3 sedans, un aiziepriekšējā gadā bija Audi A6 Allroads. Tagad mums ir 50,000, tad var visi tur Maserati, Ghibli, Jeep, un tur patiešām tā bija, tur Subaru, VRX, visi tur paukšām tā. Tad tagad, kad ir nevis tikai 3000, bet 50,000 Latvijas iedzīvotāji nobalsojuši, tad kas būs, vai Audi, Sāga būs? Passāts. Vai Ghibli, jā. Tas visādi var būt. Un ir hat-tricks, Audi A6. Būtībā tā ir tāda latviešu laikam tautas sapņu mašīna. Nopirks viņš varbūt Passātu, bet sapņot viņš pa Audi, vai ne? Andra, lūdzu pāris vārdus. Tev sanāk. Tos pašus. Jā. Kā jau es teicu, klasika ir, būs un bija vienmēr modē. Paldies. Paldies, Audi. Tad esam tikuši noskaidrojuši tautas viedokli. Skaidrs, cilvēks saprātīgi, viņi pa kaut ko sapņo, viņam mērķi dzīvē, viņi kādreiz grib to mašīnu, pareizi dara, kurš to negribētu. Tas normāls sapnīts, mēs zinām, ko tauta domā, tāds lērums cilvēku iesaisties, tas jau ir ļoti interesants viedoklis. Un tā kā mums ir atlicis noskaidrot top 3 Latvijas gada auto 2015, protams, ka intrigas uzkurināšanai atkal neliela reklāmas pauze. Dzīve dzirkstī. Jaunums Rīgas Prestīžu guvē. Intrigas brīdis ir klāt top 3. Tad atlikuši noskaidro mums pats pirmais trīnieks. Sāksim, protams, ar 3. vietu un tā iesim līdz 1. Es tikai domāju, vēl viena lieta, ja kāds, piemēram, nākamgad neatnāk no tiem, kas ir dabūjuši to balvu, tā kā šogad pāris, mēs varat paņemt žūrijā un tajā pulciņā beigās kādu, kam ir tāda mašīna, vienkārši atdot tam to balvu. Ļoti tos pasāks. Cilvēks nevar būt lepns, ka yes, dabūja pa savu autiņu. Normāli prīzi. Nu ko, tad 3. vieta Latvijas gada auto 2015 kopēja absolūtajā vērtējumā. Un to no žūrijas mums nāks pasniegt Oskars Irbīts. Lūdzu, Oskar. Un tikmēr, laikam, taču video nerādīsim, vai ne? Intrigai jābūt. Man arī bišķi pulss tā kā pātrinās šādā brīdī. Labvakar visiem. Tā, paskaties. Tur troši pasties nerāda vienam. Skaidri paskaties pievākšu uzlīmīt. Tu pēc mums paņem. Tā, ko, 3. vieta īstenībā ir tāda, mazā uzvarētāja vieta. Tāda, kad
Tā kā mazā pirmā vieta. Un trešo vietu šogad dabū Škoda Octavia Scout. Trešā vietā Latvijas gada auto 2015 Škoda Octavia Scout. Uz skatuves parādās kārtējais ģirds. Pasaka kādu vārdu, jā. Lai arī Oskars teica, ka šis ir ierasts ceļš, patiesībā nē. Tas ir tāds zināms pārsteigums un arī faktiski gandarījums. Un Octavijai tas diploms ļoti piederēsies, jo kādreiz aptuveni šodien no ražošanas konvejeru noripo 500 000 Octavija jaunās paudzes. Tā kā viss notiek. Tāda jubilejas dāvana. Izvēlās ne tikai žūrija. Paldies Škodai, paldies Oskaram. Un esam tikuši līdz otrajai vietai. Otrā vieta gan nav nekāda tur trešā mazā uzvara. Otrā vieta ir otrā vieta. Otrā vieta tas ir neliels cepiens, frustrācija, kreņķis un motivācija nākamreiz vinnēt. Bet otro vietu balvnāks pasniegt, lai mazliet nomierināt to, kurš to balvu saņems. Protams, kāda gādīga sieviešu roku vajag šai brīdī. Evija Kukovas, lūdzu, Evija. Es domāju, ja tu pateiks, kas ir otrā vietā, viņš uzmaz mūs nesitīs, vai ne? Labvakar. Pēc tādiem vārdiem diezgan grūti runāt tagad ir. Es domāju, ka jūs visi man piekritīsiet, kad šodienas astoņnieks, kas bija finālisti, sniedza mums diezgan daudz emocijas. Sniedza gandarījumu, sniedza azartu, viņi bija harmoniski savā būtībā, un mēs arī visi izjutām zinām baudu braukt komfortā. Un par šo baudu braukt komfortā rūpējās autoražotāji. Un, protams, arī dīleri, kas deva mums iespēju to visu izmēģināt un veselu gadu rūpīgi strādāt. Otrā vieta. Man patiesībā ir liels gods nosaukt otro vietu. Lūdzu. Vai tiešām būs jāmierina? Un tā tad Latvijas gada auto 2015. Otrā vieta. Volkswagen Passat. Nav slikti. Populārākais automodelis visās vecuma grupās, otrajā vietā gada auto Latvijā 2015. Māri, pāris vārdus, ja? Grūti teikt, protams, mēs bijām skatījušies augstāk, bet paldies žūrijai. Paldies žūrijai. Es domāju, ka ļoti labs vērtējums, saprātīgs vērtējums, un mums būs lielāks spars ar tirgu pierādīt, ka mēs esam cienīgi tomēr pirmai vietai. Paldies! Nē, tur jau pat ne tirgus, tur jau statistika rāda. Statistika rāda, ka Passats ir visās vecuma grupās kopā, ņemot tomēr pati populārākā mašīna Latvijā, tā kā nav ko kreņķēties. Vecums pierādīs, ka viņi ir, vai ne? Nav slikti. Bet tagad pats svarīgākais brīdis, pati nopietnība. Latvijas gada auto 2015, tad pirmā vieta, lielā balva. Veselu gadu varēs lepoties, staigāt apkārt ar karogiem un ar uzlīmēm uz mašīnām. Un šo balvu nāks pasniegt pats nopietnākais cilvēks, Māris Ozoliņš. Lūdzu, Māri. Viņš te tur rūpa visu šito jau vairākus gadus. Labvakar. Sveicu visus šajā burvīgajā ceremonijā. Varu pateikt, ka Latvijas gada auto 2015 ir ievēlēts. Ievēlēja šogad viņu 28 žūrijas biedri, kuru veido autožurnālisti un autoeksperti no nozarēm kā autosports, autoparku pārvadātāji, tiesu eksperti, mācības spēki. Šis gads sākās ar izstādi, un katru gadu mēs sākam ar izstādi, kad mēs atrādījām pirmos pretendents, kas ir pieejami jau pavasarī, Ķīpsalā. Pēc tam mēs turpinājām ar braucienu maijā un septembrī ar mēdīju testu braucieniem, un tur jau apskatījāmies pretendentus. Un pats galvenais bija tagad Ādažos. Un Ādažos mūs pārsteidza daudz jaunumu. Daži jaunumi jau ir sadalīti un ieguvuši, un zināmā mērā it kā intriga no vienas puses ir kritus, ir zinām it kā otrā vieta, jo, protams, es gribētu apstīties bišķiņa rezultāts. Rezultāti man palika uz galda, labi. Tik cieši balsojums un tik nervozējis kā šogad es nebiju nekad, jo trīnieks, pat piecinieks mainījās
par balsīm. Un te, lai saprastu, kāpēc tātad 25 punkti katram žūrijas biedram, maksimums ir 10 punkti, ko viņš var piešķirt, bet ne obligāti. Ja pareizi atceros, desmitnieki bija 2 vai 3 tikai. Un līdz ar to žūrijas biedri katrs izdala sadalījumu, kam 6, kam 4, kam 5, varbūt 8, 8, 7. Un ļoti mainījās šīs te balsis un trīnieks. Un es domāju, ka intriga ir, jo mums ir vairāk spilgti pretendenti, 2 jau nu noteikti uz gada auto titulu šogad. Latvijas gada auto 2015 ir Ford Mondeo. Latvijas gada auto 2015 Ford Mondeo. Parādījās pēdējā brīdī un paspēja uz vilcienu. Gandrīz pēc Forda izstāsta. Nu, saka kādu vārdu. Jā, paldies liels. Mums gan bija liels uztraukums un, protams, arī liels cerības. Un, protams, izaicinājums no Volkswagen kolēģiem ir arī pieņemts. Un, ko es gribētu pateikt, ka 2 gadus atpakaļ Ford Eiropa veica ļoti nozīmīgas izmaiņas un restruktūrizācijas. Un tagad mēs varam redzēt pirmos augļus gan ar komerctransportu, gan arī ar vieglo transportu, un Ford Mondeo tas ir tā kā spilgtais piemērs. Un, protams, nākamgad mēs vēl sagaidīsim ļoti daudz interesantu modeļu, patikumu, pārsteigumu. Paldies jums vēlreiz! Paldies Fordam! Nu ko, esam noskaidrojuši Latvijas gada auto 2015, un tas ir Ford Mondeo. Es domāju, ka žūrija rīkojas ļoti prātīgi, un 28 cilvēki nonākuši pie diezgan jēdzīgi secinājumi. Pirmais trīnieks, protams, visiem prieks, visiem lepnums, un tas jau arī ir labi, un daži punkti varbūt šur tur, tā kā ar punktiem varat iepazīties nedaudz vēlāk. Bet šobrīd mūsu svinīgā tā nopietnā daļa ir pie beigām. Tie, kas skatās mums internetā, tie tad visi ir redzējuši, esam noskaidrojuši, un mēs varam doties tālāk uz otro stāvu jau uz banketu. Tā kā paldies visiem, kas piedalījās, paldies žūrijai, vislielākais paldies visiem autotirgotājiem, kuriem pietika dūšas, visus savus 19 dažādos ražotājus te pārstāvēt ar visām 32 mašīnām, un pasākums tiešām ir kļuvis ļoti objektīvs, ļoti samērīgs un bieži vien arī ļoti līdzīgs arī ar citām valstīm, kurās tiek iebalsot šīs te gada automašīnas, tā kā mūsu žūrija gan spriest spējīgi un esam priecīgi par rezultātiem. Paldies arī visiem, kas atbalstīja, gan Avalon hotelim, kur atrodamies, gan Molam, gan Delfiem, gan iAuto, gan TVNetam, gan Latvijas avīzei, gan Draugiem LV. Nu ko, esam noskaidrojuši, Latvijas gada auto ir, un tagad lūdzu visi, kam ir tās stikla mašīnītes un diplomi, lūdzu priekšā. Raimons, jūs gribat nofotografēt visus vienā smukā bildē, lai paliek vēsturē.